Čau, mans vārds ir Normons Barnovskis, un šīs ir vakariņas pa lēto. Neskaties tā! Tas ir tāds spiediens, ka tu saki, ka es protu gatavot, bet es, piemēram, ritīgi kautrējos, ka kāds skatās. Tad, kad es gatavoju savam priekam un visam citam, es cenšos būt klātesoši tai katrai receptei, nepazaudēt to mieru, prieku, laimi, ko es vispār gūstu no tā procesa. Mans vīrs, viņš parasti visu šitās receptes novērtē. Šis ir visgaršīgākais, ko es esmu mēģinājis. Varbūt tādī pastkastīšu vietā varētu tādas mazas ledskapīšas, ne? Šodien mēs ēdīsim, tur... Vai mēs šodien neēdīsim? Jā, mēs šodien neēdīsim. Tas, kas apēd, ar šo man nekad nav problēmas. Nekad. Jūs varat vairāk kā es paņemt muteri. Pie manis šodien ciemos ir cilvēks, kurš māk gatavot. Kulinārijas blogere Zane Grēviņa. Čau! Labvakar, labrīt. Es tev tā. Manuprāt, mēs jau esam pazīstami kaut caur sociālajiem tīkliem visiem tiem. Tā, kad man tāds sajūta, ka es tev zinu ļoti labi. Apsveicu. Tātad mēs gatavojam zupu burkām. Ideja ir no tās tavas grāmatas, kur tu ciemoties, našķoties vai našķoties ciemoties. Un man draugi man asociē ar buljonu, tāpēc būs buljons kā pamats. Gatavosim uz 4 personām. Izmaksas vienai porcijai būs zem 2 eiro. Tā ka šos rauj uz pusēm un liekam uzreiz tas. Tas ir tāds spiediens, ka tu saki, ka es protu gatavot, bet es, piemēram, ritīgi kautrējos, ka kāds skatās, kad es kaut ko griežu. Nevar būt, nu kā? Tiešām. Un tāpēc tagad tur man es iedēšu lielāko tūksteni. Skatīsies, kāds griež burkāni. Es domāju, ka... Es tev varu iedot mazāku. Man liekas, ka šo būs viegli. Tu tā kā cirtienu viņu pāraus uz pusēm. Es tā satraucos. Es nogriezīšu galiņus un pārgriezīšu pusēm, to patiks tā, kā es griežu. Bet tev taču ir bijuši arī kādi laivi, visi, tur miljonus cilvēku skatās. Labi, miljonus, 10 000 pieņemsim skatās. Jā, kamēr es gatavoju apģērbu, skatās tikai daži tūkstoši, es domāju tā. Ir arī bijis, kad savādāk? Nē, es jokoju. Labi, tos galus īstenībā arī lietas šeit. Griez šādi vienkārši. Jā. Nē, tu šitā nemet ārā. Skaties, ko mēs darām ar šo lieldienās. Krāsojam olas, vai ne? Jā. Šis ir brīnišķīgs veids, kā nokrāsot olas un nokrāsot buljonu. Ieliks sīpolu mizas. Jā. Uzreiz būs tā kā, viss teiks, tev no lauku listas buljons, teiks, protams, skaidrs, bet viss trikstenīs sīpolas. Tāpēc tu īstenībā mēģini šādi un liekam uz augšu. Mēs pieliekam arī krūtiņu, kas ir zūgais krūtiņu. Un es tev izstāstīšu nedaudz par to ēdienu kopumā. Man tā patīk, ka tu man esi blakus. Tā ir uzreiz. Man šķiet, man tā patīk, ka man kāds pastāst kaut ko par ēdienu vai tā kā padara lietas. Jo pretējā gadījumā tev visu laiku kāds jautā, ja? Jā, jo katram man ļoti patīk arī, kad, piemēram, ar draugiem gatavot kopā. Es nekad neiesaistos, piemēram, arī tajā procesā, jo katram tas ir kaut kā ļoti atšķirīgs, kā katrs to dara. Tu atminies, kāds bija tas pirmais top ēdiens, kad tu saprati, wow, jā, šis ir? Sirkūkas neprot neizdoties. Okay. Un es viņu uzrakstīju konkrēti, tāpat kā tās visas receptes, ko es sāku likt tajā blogā, es uzrakstīju tā kā saviem draugiem, lai viņi man neizvana tā kā 10:30 vakarā. Tur bija kaut kāds briesmīgi 1000 skatījumu, tieši tai sirkūkai. Tā kā forši darīt lietas tā kā priekš sevis, tā kā priekš savējiem, priekš saviem draugiem. Tad tev viņas sanāk tā kā... Par buljoniem. Man ir 2 veidi buljoni. Ir tumšais buljons un gaišais buljons. Atšķirība ir tāda, ka tumšo buljonu vienkārši pirms tam visus dārzeņus, kaulus, no sākuma apdedzina. Cepeškrāsnī grila režīms uzliekam uz maksimālo 250-300 grādi un vienkārši dedzinām un viņš ir tiešām melns. Jā. Un otrs ir tas gaišais buljons. Gaišajā buljonā neko nevajag apdedzināt, vienkārši liekam iekšā un nosmeļam tās putas, kā vecos laikos. Un obligātais ir sīpols un burkāns, jo sīpols un burkāns ir saldi, un viņi dzidrina to buljonu. Jā. Un kā es teicu, galvenais, lai ir melns. Runājot par degli un par instrumentiem, gadžetiem virtuvē, kādi ir tavi 3 svarīgākie virtuves palīgi instrumenti, kas tev obligāti ir vajadzīgi? Mans visejošākais un biežāk izmantotais priekšmets ir mazais nazītis. Otra lieta man virtuvē ir metramērs, jo parasti, kad es kaut ko gatavoju, tad ir svarīgi nomērīt. Es nezinu, vai es to recepti kaut kur gribēšu kādam rādīt vai publicēt, bet vienmēr forši es nomērīšu un pārliecināsies, ka šito, es nezinu, tur mīklu izrullēju apmēram tik lielu. Un trešais?
trauku mazgājumā mašīna skaitās kā pirmās nepieciešamības prece. Man ir 2. Un ar visām tām grāmatas lietām, tur tā kā īpaši. Tur tiešām. Kad tu gatavo ēdienu, tu noteikti taču taisi vairākus, kādus 3. Tad, kad mēs gatavojamies fotosesijām, tad tiešām es zinu, kas man ir jāpagatavo, un tad es tiešām sistemātiski gatavoju to vairākās kārtās. Cepeškrāsnes darbojas visu laiku, bet tad, kad es gatavoju savam priekam un visam citam, es cenšos būt klātesoši tai katrai receptei un tā kā nepazaudēt to mieru, prieku, laimi, ko es vispār gūstu no tā procesa. Tā, liekam iekšā šos te. Bet tas jau paņēmis kaut kādu vismazāko esmu. Šitās labākās stāvības strādā vienmēr. Rokā. Vispār jau tā arī. Tātad tu gatavo daudz. Kurš to visu apēd un kas aiz tevis to visu novāc? Tad novāc es pati cenšos. Un traukmašīna, citreiz vīrs piepalīdz, un citreiz vienmēr traukmašīna. Vienmēr traukmašīna. Tas, kas apēd, ar šo man nekad nav problēmas. Nekad. Es dzīvoju Grīziņkalnā, un 95% manu draugu dzīvo Grīziņkalnā. Un mums ir tāda tradīcija, un tas arī bija viens no iemesliem tam grāmatas nosaukumam par to ciemošanos. Mēs viens otram atstājam ēdienu pie durvīm. Un es zinu, kuram tur bērns tikko piedzimis, vai kuram tur vīrs ir slims, vai kaut kas vēl ir. Un tad mēs atstājam pie durvīm. Tad vienkārši lejā uzsit ziņu, ka tev kaut kas gaida. Es iedomājos, varbūt tādā pastkastīšu vietā varētu tādas mazas ledskapīšas, ne? Tas būtu nenormāli forši. Tu atnāc, Zana atsūtīs, te šodien mēs ēdīsim, tur. Vai mēs šodien neēdīsim? Jā, mēs šodien neēdīsim. Tātad par mizām, kā es teicu, liekam iekšā. Man ir pusotru litru ūdens. Sāli es iedošu tev pievienot. Ui, ne? Cik liksim? Es teiktu, pieliec. Kas ir tavs mīļākais sāls veids? Man vienalga. Man ir mīļākais sāls tā, kuru man ir mājās. Tā es pielikšu ingveru. Es pielikšu vienu ēdamkaroti arī sojas mērces. Šo varam vārīt. Par jauno grāmatu. Kā radās tās receptes? Tikai tāpēc, ka radās tas satura rādītājs un zināju, kuras receptes tur gribu. Tikai tāpēc radās grāmata. Ja tev nav līdz galam ļoti daudz ko sakrāties, tu teiksi, labi, grūti pateikt, ka nevajag runāt bez jēgas. Bet lielās lietās, ka jārunā tikai tad, kad lietas ir sakrājušās. Kaut kas tiešām vērtīgs, ko teikt. Un es apmēram iedomājos, ka tur varbūt tādi sacapumi. Un tad es gribu ielikt tās olbaltumvielu piepildītās receptes. Un es gribu tā kā cilvēkiem iedot tādas 9-10 receptes, tādu kā mazu bukletiņu, kas ir super garšīgas receptes, kur tu nekad nepateiksi, ka kāds gribētu tur saskaitīt olbaltumvielu gramus. Bet tur ir ritīgi daudz, un to nav neviens pulvers jāizmanto. Tev vienkārši būs ritīgi garšīga vista, kuru tu ēdīsi, un tavs treneris arī tev sitīs uz pleca, vai vienalga vīrs, sieva, visi būs priecīgi, un tavs ķermenis arī. Es zinu, ka šodienas viesi tev ir arī saistīti ar grāmatu. Pastāsti mums, kas tad nāks tev šodien ciemos? Šodien mums būs ciemos Māra un Anda. Anda ir fotogrāfa, Māra ir projektu stūrētāja, bīdītāja. Un viņi arī bieži vien man ieliek tā kā rāmjos, un tā varbūt šitas vairāk, varbūt vēl kaut ko dod tādus mazus mājienus. Šobrīd, piemēram, kad mēs pabeidzām grāmatu, mēs bijām sarunājuši, ka būs 100 receptes, un tad es teicu, bet es gribu vēl šito vienu, mums vajag to brokastu burrito, laižam 101. Un tad, labi, izlaidīsim smukumu bildi tur 109. lapas pusē, ieliksim recepti. Un vienmēr tas princips, pie kā es pieturos, ir tas, ka tām receptēm jābūt tādām, lai viņas var pagatavot tagad lejā uz savu šito veikalu. Tā, nedaudz atgriežoties pie ēdiena, mums būs vajadzīgas 3 daivas ķiploka, smalki sakapāsim un sakapāsim arī nedaudz ingveru saknes. Ir arī kādi ieteikumi no draugiem, pie kuriem tu ciemojies, un viņi teica, klausies, šī recepte jā, bet to... Nē, tāpēc es arī baigi nekonsultēju. Bet varbūt man arī nav tādi baigi objektīvie draugi, zin kā, viņi uzreiz saka, ciela viņas cepumi, jā, cik labi, ka viņi tur ir. Mans vīrs, viņš parasti visu šitās receptes novērtē, viņš atnāk mājās, paskatās, kas ir nofotografēts vai izdarīts tajā dienā, un tad viņš pagaršo, un tas saka, man vajadzētu konstruktīvu viedokli. Viņš saka, šis ir visgāršīgākais, ko es esmu mēģinājis. Pastāsti man par kādām neizdevušām receptēm. Es zinu, ka vienmēr tādas ir. Un tieši pirms fotografēšanas, tieši šo fotografējumu kūku,
es izmetu no leduskapja. Liekot iekšā leduskapī, tā kā tā kūka vienkārši iznāca ārā, jo es te bakstījos starp tītaru un kaut kādiem vēl salātiem. Un jā, gadās jau viss. Man līdzīgs ir buljona tēmā bijis. Viņi gatavoja 2 dienas. Man ir jānokāš kauli. Jā. Un es ielieku izlietnē brīnišķīgi caurduri un nokāšu buljonu. Un 2 dienas es izgāzu vienkārši tur. Bet gadās, ir ko atcerēties, ir ko stāstīt. Jā. Kādi ir varbūt 3 produkti, ar kuriem tu draugiem asociējies visvairāk? Sviests un sviests. Labi, pieliksim 3. cukuru. Sviests, cukurs. Biespiens. Es vienmēr varu no biespiena. biespiena. Mans leduskapis izstāsta tā kā biespiena dalīt, vienkārši veiklā pie ieejas. Tagad toreiz dalīt pa burciņām. Un es likšu arī šo. Sambāla mērcīte, viņa tāda asa un skāba pa vienai teikarotei. Es novārīšu nūdeles, tu sarīvēsi burkānu strēmelītes. Neskaties tā! Es zinu savu mandolīnu rīnu, es zinu, cik tālu mēs ejam. Visi Tā kārtībā. vējā ir tāda, nav pirmā vasaras. Nav. Labi, ka mums daudz nevajag. Tāši te gatavs nokāsīšu, man viņas vajadzēs atdzesēt īstenībā. Un tā atdzesēšana nav nekāda raķešu zinātne, gan tekoša augsts ūdens būs labi. Mēs liksim burkā visu vēsā veidā un jebkurā laikā varēsim uzliet vienkārši buljonu. Tu esi blogere, satura veidotājs, kā mums tagad sauc influenceri un vispārējie. Ietekmelis. Bez vārda melis, vai ne? Kā var atslēgties no tā visa? Es aizbraucu uz skeitu laukumu, izbraukājos, satiekos ar draugiem, izvadu suņus apkārt ap 2 parkiem. Kādreiz paskatos kaut kādus Netflix, kaut kādas muļķības, paskrolēt TikToku. Īstenībā nekas baigi aizraujoši, bet tā kā šis palīdz dzīvē, tiešām. Nedomāt par ēdienu vai par kādām citām lietām. Tad es gribu vienkārši kaut ko gatavoju, nevienam to nesaku. Tev arī tā bieži ir, kad telefons vienkārši zvana un jau 2 neatbildēt zvanu, tur, pieņemsim, Kārlis zvanīs vai kas. Domā, kas ir noticis? Un tu atzvani un viņš saka, man ir zivs. Tev ir bieži, ka tev draugi zvana un jautā visus tādus padomus. Viņi raksta. Un tāpēc es ļoti bieži runāju tās balsziņas, un mēs ašāk varam tik galā ar to lietu, tev ir tikai vanilīna cukurs, es tev ātri izstāstīšu, ka tas nav mirsmāvaina, tā kā viss būs ok, tas ir ķīsels, tev nav jāiet pie tur Anglijas karaļa, tur viss kārtībā. Klausies, es pildu burciņas, tu griez lociņas. Tu atbrīvojies no šiem baltajiem galiem, kā jūs darat šajā bez atkrituma virtuvē? Es neatbrīvojos, man viņi īstenībā ļoti labi garšo. Jā, ok, labi. Slieku burkāns apakšā. Jā. Jo ilgāk stāvēs tādā burciņā, tad viņi samarinēsies ar to soju. Un šitā būtu tāda recepte, ar kuru tu ietu ciemos ar savu zupu, jā? Nē, es eju ciemos ar buljonu. Tas, ko mēs iemetam burkā, tas ir šodien. Tā, mums vajag vēl ķīnas kāpostu, tieši ierunājāmies. Es domāju pusi, bet tādās strēmelēs vienkārši sagriez. Kad domāt, ka draugi māka ar irbulīšiem ēst? Jā, bet ja būs palīdz garie, tad būs ņirdzīgi. Jā, te viņš tieši domāja, varbūt vajag atstāt garos. Tā, liekam šo iekšā. Tā, mums ir smukie zirnīši. Šis varētu būt tāds tā kā fancy roltons, kur tu ņem uz darbu. Jā, tieši tā. Zirnīši, es baigītas neatsaldēju. Šeit īstenībā, kamēr viņš stāvēs, viņš arī atkusīs. Un ja tu dosies ciemos, tas laiks diezgan. Un tagad tev ir tie smukie lociņi, un visam pa virsu būs tā cūgaļas krūtiņa. Jā. Un aizvākosim burciņu ciet, un buljons būs atsevišķi, kur pasniegsim termosā. Vienmēr silts un vienmēr garšīgs. Bet ir vēl tāds liels bet taviem draugiem, kur nāks ciemos pie tevis. Būs izaicinājums. Tātad, lai nopelnītu vakariņas, jums ir uzdevums. Katra ņemsiet no sākuma vienu marshmallow vai zefīru, ieliksiet mutē un izrunāsiet jaunās grāmatas nosaukumu, našķoties un ciemoties. Un tā līdz nevarēsiet to pateikt. Tas aptuveni šādi. Paņemiet zefīru, ielieciet mutē un neēdiet.
Varbūt Nu, tiešām tā ar līdz mazajiem. 6. Un tā līdz 6. Nu, let's go. Piu, piu, piu. Vēl. Jūs varat vairāk kā es paņemt mutē. Es saku, kas Man vienkārši laba, nespēju vaigīgi. Kāmji vajag. Jā. Nu, jā. Jā, ļoti labi. Labi, ka mēs tiem lieliem to nesākām. Ņemiet šis te, jā. Nu, ko, mums ir buljons. Jā, to drīz arī te pasniegsim. Mēs Labi, tev mēs iesim. pabeidzam šo. Jūs ejiet uz zefīriņas, jā? Čau! Tev ir vēl 2 suņi. Kā viņi iekļaujās visi tavā dzīvē? Jo es esmu redzējis, ka pirmajā grāmatā viņi pat bija uz grāmatas vāka. Susurs ir bijis klāts 3 grāmatās līdz šim, un tagad arī 4. Viņš ir labs seniors, un viņš dzīvo savu labāko dzīvi. Sieviņš savukārt ir mazs rakaris, un viņš guļ tieši kājās. Tieši man spēlē. Tad, kad tu griez kādu gaļas kumos, viņi tā... Nu, apmēram. Viņam ir tas siera, tas nodoklītis, zini. Tas... Bet mūsu buljonā būs kauliņi. Tā, kad maisiņā abiem 2. Pasmaržot. Nu, mēs nolaižam to gaisu. Nokāsīsim. Nu, re, smuki. Kausiņi nēd, bet šitos novārītos burkāns actually tiešām ēd. Nopietni? Jā, nu susuriņš īpaši, tā kā, jo tev ir gaļas buljonā vārīts burkāns. Ko ne? Nu tā, mums buljonam vajadzētu šitos. Šitās gaļas. Tik rēti, kad ir kāda cita vadīta ēst gatavošana. Es katru to brīdi izstāstu dikti labi. Jā. Galvenais neielikt kaulu. Nu, mēs zinām, ka tev draudzenes ir jau atnākušas, bet ja viņas nebūtu atnākušas, šis būtu tas veids, ka tu viņu varētu ielikt vienkārši leduskapī un gaidīt to mirkli, kad viņas atnāks. Es pabeigšu to buljonu, pielikšu to nedaudz to sāli, bet tev tiešām paldies par to, ka tu atnāci. Man tev vēl ir dāvana no Rimi. Es ceru, ka tu šodien neesi uz skrituļdēļ, jo būs diezgan grūti viņu aizvest. Un labu apetīti, draudzenēs! Laidam. Un šo recepti meklējiet tv3.lv. Buljons ir man. Un es ļoti ceru nenošļakstīt jūs. Pievienošu buljonu. Sargāsimies. Jā. Un lai tas viss būtu daudz smieklīgāk, es jums iedevu marshmallow. kociņus, jā, iesmiņus. Nu, labu apetīti, lai labi garšo. Paldies. Kā mēs jūtamies? Vispār buljons vēl ir karsts. Normund. Mums tāda problēma, ka mums nav neviens, kas mūs nobildē. Ok. Tāpēc, ka man visu laiku ir jābildē. Tur mums lūdzu nobildē. O, pieliņ. Un nūdelītes, man liekas, ka ir pilnā izmērā. Tā kā būs jautri. Ja agri vai vēl tas buljons būs klēpītā. Un tā, bet ja jums negribas tā kā asāk, tad jūs varat tā kā dikt to apakšu ļoti. Nē, es jau visu. Ok, Tu jau esi aizgājis. Es aizgāju tik tālu, jā. Jā, ļoti labi. Labi, tātad jums ir super spēcjautājums. Cik ir pašizmaksas vienai porcijai? Bet darbiņš arī? Viņš Darbu nav novērtējums naudā. Ņemsim tikai sastāvdaļas šoreiz. Viena porcija varētu maksāt €79. Nu, nav interesanti. Saki vairāk. 90. No ap 2. Mēs esam vienkārši ļoti slīpēti. Nu, Nekāds jā. vairāk. Nu jā, nav interesanti. Varējāt teikt, ka vairāk, bet tiešām ap 2. Ko tu stāsti? Nu jā. Kā jau jūs zināt, man ļoti garšo ēdiens, kuru es arī neesmu gatavojis. Garšo svešs ēdiens, tā kā šis ir brīnišķīgs svešs ēdiens. Nu šai receptei lapiņa nebūs.
Tāpēc, ka mums jau grāmata ir izdrukāta, Māriņa, ir jau decembris. Tu vispār dzīvo kaut kādā rudenī. Es saku, Tūlīt Ziemassvētki, halo! Priecīgus Ziemassvētkus! Pēciet grāmatu, laba dāvana. Es nosvīdu jau no šitā buljona vai no satraukuma. Viens par divi.